Jā, iepriekšējā reizē novadījām pirmo rindiņu. Un darbu beidzām šeit te. Tā, nedaudz attīšu, lai man vieglāk. Tā. Darbu beidzām šādi te, ka visi valdziņi no kreisās rokas adatas, ir uz labās rokas adatas. Taču adīšanā, ja mēs adam, principā vienmēr, ne tikai atdot rindās turp atpakaļ, bet arī atdot aplī, ir tā, ka šī adīšanas darbība notiek tieši no tā, ka mēs no kreisās rokas adatas pārceļam uz labās rokas adatu. Kas tad mums pirmajā rindā bija šādi. Tagad kreisās rokas adata ir tukša, jo viss ir uz labās rokas adatas, un mums ir atkal jānonāk pie tā, ka mēs samēnam, lai mēs varētu atkal turpināt no kreisās adatas uz labo adatu adīt. Un tad, kā tas notiek šajā gadījumā, kad mēs adam rindās turp un atpakaļ, tas ir tieši tik vienkārši, ka mēs pagriežam uz otru pusi. Un atkal mums kreisajā rokā būs adījums, šis te, ko jau mēs esam uzadījuši, un labās rokas adata ir brīva. Un kā es iepriekš minēju, ka pirmajā rindā mēs izadījām visus valdziņus labiski, bet tagad mēs turpināsim ar to, ka mēs nocelsim jeb neizadīsim pirmo valdziņu, lai veidotu sānā foršu pīnīti. Un tad, kā tas notiek? Šīta nocelšanas darbība. Tātad, dzīs pavadiens mums ir te uz kreisās rokas, un mēs vienkārši pirmo valdziņu šādā te veidā pārslidinam uz labo. Un dzīs pavadiens ir aizmugurē, ja mēs adīsim atkal labisko valdziņu. Tātad pirmais valdziņš neizadīts, vienkārši pārslidinam. Ņemam pirmo valdziņu. Šādā te virzienā ieliekam adatu no labās uz kreiso cauri, šai te priekšējai kājiņai cilpiņas un pārslidinam. Un dzīs pavadienu noliekam darba aizmugurē, jeb aiz adatām, aiz adījuma. Un atkal adīsim labisko valdziņu, labisko rindu, tātad no kreisās uz labo aizķeram un velkam cauri. Un no kreisās uz labo aizķeram un velkam cauri ar labās rokas adatu. Un šādi, tad, kad āda tikai labiskos valdziņus, to sauc par rievotu adījumu. Ja meklēsiet angliski kaut kur informāciju, tad tas būs garter stitch. Un tad, kad jūs adīsiet uz priekšu, jūs redzēsiet, ka jums veidosies abās pusēs vienāds tāds raksts, kur būs šādas te horizontāls līnijas. Un atkal no kreisās uz labo aizķeram pavadienu un velkam cauri. Vēl arī tā kā, ko es vēl līdz šim neminēju, bet ko jūs tagad sākot noteikti sapratīsiet, ka katram ir kaut kāds savs ērtais veids, kā viņš satver pavadienu aizmugurē darba. Es to vienmēr daru šādi te. Man pavadiens iet pāri radītāja pirkstam kreisās rokas.
Un es to vēl tā kā nedaudz piespiežu te, bet citreiz citi tin vairākas reizes pāri vai aptiņ šeit un izver vēl šādi te cauri. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik pēc sajūtām, cik liels spriegums jums ir vajadzīgs atdot. Vai, teiksim, šādi tā, kad ir pārrādītāji pirkstam un tad vēl šeit tā pirms vēl ar mazo pirkstiņu nospiež. Bet jā, šeit es domāju, ka ar šo jums vajadzēs pašiem paeksperimentēt un saprast, kas ir kaut kāds ērtākais veids, kā jums tieši tā kā turēt to pavadienu, lai būtu tāds īstais nospriegojums, teiksim tā. Jā, un kā redzat, mēs atkal adam labisko, kas mums ir šis te V burtiņš veidojas, un atkal no kreisās uz labo, un aizķer, un noslidina no kreisās adatas šo tad apakšējo rindu. Tad sanāk, ka šī te, kas mums ir uz kreisās adatas, ir iepriekšējā rinda, un tagad uz labās adatas veidojas nākamā rinda. Un atkal turpinam šādi te. No kreisās uz labo, aizmugurē aizķeram ar labās rokas adatu un izvelkam cauri. Un tāpatās arī pēdējo valdziņu. Nu, lūk, un tagad tās, teiksim, šī te ir mūsu tā labā puse, šī ir kreisā. Taču, skatoties uz to, ka mēs tagad visas rindas edam labiski, tad mums šīs te abas puses izskatās principā vienāda, atšķirās tikai šī uzmetuma mala, ka labajā pusē mums ir šī te bizīte. Un atkal griežam otrādāk. Atkal mums ir kreisajā rokā adījums, labās rokas adata ir brīva, no labās uz kreiso noceļam pirmo valdziņu, darba pavadiens dodas mums aizmugurē un turpinām adīt labiskos valdziņus. Un principā tagad tās jūs varat šādi paturpināt, līdz jūs saprotat, kā tad tas labiskais valdziņš strādā un kā strādā šī te nocelšana un darba pagriešana. Es gan tūlīt vēlreiz aizadīšu līdz galam. Vēlreiz parādīšu nocelšanu. Un te jau tiksimies nākamajā video, kur mēs sāksim arī krēlisko valdziņu. Bet, jā, tad mēs šeit noceļam, pirmo valdziņu noceļam, un kā jau jūs redzat, te maliņā, šī te mums ir mala veidos šāda pīnīte, un šī te pīnīte veidos tādēļ, ka mēs noceļam pirmo valdziņu, un mēs to noceļam tā, ka tas nekrusto malu, jo varētu principā nocelt arī šādi te, ka pavadiens iet uz aizmuguri, un ka viņš tā kā krusto to ārpus maliņu, un tad tur veidotos tāds tā kā mezgliņš.
Citreiz arī tas ir noderīgi, bet šoreiz mēs atstāsim šādu te pīnīti. Un, jā. Tātad no labās uz kreiso. Noceļam, darba pavadiens ir aizmugurā. Un turpinām šādi te ādīt labiskās rindas. Tik ilgi, cik nu katram ir nepieciešams. Un jā, un šie te mezgliņi, kas ir virspusē, jā, tie ir tādi, tā izstās krēliskais valdziņš. Ja mēs pastiepjam, tā fokus ir, ja mēs pastiepjam, mēs redzam, ka starp krēlisko valdziņu ir arī labiskais, bet, jā, dēļ šī te rakstiņa to tad arī sauc par rievoto rakstu, un tas ir principā identisks abās pusēs. Nu, lūk, tā kā turpinām adīt rievoto adījumu tik ilgi, cik pēc sajūtām šķiet, ka ir nepieciešams. Un tad jau tiekamies nākamajā video.